Negaidīts siltais rudens parkus un skvērus vēl nav apsēdis ar baltu villaini, tāpēc suņu atstātās pēdas ir grūti pamanāms, bet tas nenozīmē, ka to nav. Tagad ir rudens un biežāk mēs to redzam uz zābakiem. Jā, ir dažkārt nepatīkami, kad bērns atnāk mājās un viņam zābaciņi nosmērēti ar šitādām lietām. Kāda kundze, kas parkā staigā ar savu mazo taksīti, kameras priekšā gan nevēlas runāt, bet parādot līdz paņemto maisiņu nosaka, ka piecūkotie zālāji pārsvarā esot lielo suņu darbs. Bauskas uzņēmuma vides servis pārstāvis stāsta, ka šis jautājums aktualizējas ik pa brīdim. Nolēmām pieteikt karu, kā saka, suņu tām izdarībām. Un pasūtījām vasarā 6 konteinerus, pašlaik uzstādījām 2 un, kā saka, testa pārbaudē. Konteiners suņu ekskrementiem ir no metāla. Lai tas netiktu sabojāts, tā pamatne ir iecementēta. Tajā var ne tikai izmest maisiņu ar suņu atstātajiem labumiem, bet arī paņemt. Uzrunātajiem iedzīvotājiem par konteineru efektivitāti gan ir visai dažādi viedokļi. Nē, man liekas, tas ir tikai tā skata pēc. Cilvēki nebūs tik apzinīgi? Es domāju, gan. Par to jau karo, man liekas, visu mūžu. Taču avīzēs rakstu, un kur tik vien taču ārprāts. Tas jau visu laiku. Kā kuri? Visi jau, protams, nē, bet, Vides servisā gan spriež, ka konteineru uzstādīšana pavērs lielākas iespējas neapzinīgos suņu saimniekus saukt pie atbildības, jo vairs nevarēs aizbildināties, ka nav jau kur izmest. Viena šāda konteineru iegāde un uzstādīšana izmaksājusi ap 200 latiem, vēl ap 30 latiem maksā apmēram 10 000 maisiņu. Ja Četkājēno Mieluļu saimniekus izdosies pārliecināt, ka mēs neesam sliktāki kā citi eiropieši, nākotnē šādi konteineri tikšot uzstādīti ne tikai Bauskas pilsētā, bet arī visā novadā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.